Brīnišķīgs Dievs. Aleluja. Nu tā, paldies Dievam, atkal esam kopā. Vai ir kas tāds, ko gribētos padalīt viens otram, pastāstīt, pasūdzēties, kad liecība, atklāsme. Vienkārši notikums, kuru gribētu pastāstīt. Ir kaut ko tik brīnišķīgu piedzīvojāt. Vai ir kaut kas tāds? Nu, otrdienas jau daudz nav pagājis. Nepaspēja gan jau sakrāties vēl. 48 stundas, jā. 48 stundām vismaz man pēdējā laikā tāds ļoti tāds uzrunājošs kaut kas, ko varētu pastāstīt. Reti, kad gadās. Bet, nu, tad, kad es kaut kur kustos, ne šādā karstumā, tad ir biežāk. Tu daudz ko redz, daudz ko sajūti, vai vairāk ir tādas pozitīvas emocijas, liecības, es pat teiktu tā. Tā kā varbūt Kasparam kaut kas ir. Kasparam vienmēr kaut kas ir. Jā. Tie notika vienreiz. Nē, tas bija tāda replika. Neko, priecājos par dzīvi, slavēju to kungu, jūtos brīnišķīgi, jūtos laimīgs. Laikam es tā ilgi domāju, kāpēc, kurā brīdī cilvēks vai uz zemes dzīvojot, paliek laimīgāks vai kā, es par sevi domāju. Ja? Un droši vien es atklāju to, ka tās zemes, visas tās lietas paliek, ja ne otrajā, tad trešajā plānā, ja, un attiecības ar to kungu pirmajā, un tad tās lietas sakārtojās, ne automātiski, bet ar laiku droši vien, ka tu vari dzīvot tādā atdusā, tādā mierā, ja, kad, protams, uzbrukumi kaut kādi ir, tur savas lietas kaut kādas ir un tādas, bet, tu tā brīvi, tā un tu esi tā, tas burbulis ir pārsprādzis, un tu tā esi beidzot tu pats kaut kādīgi, pats esi. Tāda baigi tāda ļoti forša sajūta tāda. Kā tu būtu nokritīts kaut kāds pīšķus vienkārši, to smagumu kaut kādu nostinu. Jā. Bet tas nav bieži. Vismaz līdz šim. Tagad ir biežāk. Šodien tāda pēdējās dienas kaut kā tādas, man katru dienu kaut kāda īpaši kaut kas noticies, ja visi vakarā pasēž pāris stundas, lai saprast, kas bija noticis šodien, kaut kā salikt pa failiem, pa patruknītēm un vai kaut kādu loģiku saprast, vismaz mēģināt. Bet katru dienu, protams, kaut kas brīnišķīgs noticies ir un tā. Nu jā, slādiet. Tie notikumi jau nevienmēr ir ārēji. Lai kaut ko piedzīvot, un nevienmēr ir jāiziet pat no savas istabas. Bet, protams, ka uzstoties kaut kur lielākā telpā, ir iespējas kaut ko vairāk redzēt, tīri fiziski piedzīvot. Līdz ar to arī īstenībā garīgi, jo dažādas vides. Arī iet veikalā, līdz kaut kāds ir vienalga ko. Tā kā tur vienkārši ir lielāka iespēja sastapt ar lielāku dažādību. Un faktiski, ja mēs esam piepildīta valstību un mēs nesam viņu, tad ir ļoti liela iespēja, ka Dievs darbojās. Ja. Atrodoties mājās, tās iespējas ir no vienas puses ir mazāk fiziskās. No otras puses, protams, ka tagad šajā laikā komunikācija
ir arī diezgan neierobežota tādā ziņā, ka var sarunāties ar cilvēku jebkurā pasaules malā. Ja, un tā kā tā ir brīnišķīga tāda tehnoloģiska iespēja. Tā kā, iespējas ir katru dienu. Tik mēs esam atvērti un, protams, ka tas savā ziņā arī ir kaut kādā ziņā atkarīgs no tā, cik mēs varbūt kustamies, bet, nevienmēr cilvēks var kustēties krietni no rīta līdz vakaram un faktiski neko neredzēt vai neko nepiedzīvot. Kaut gan kaut kas tur apkārt slēg grozās un cilvēks varbūt ir aizņemts ar visu kaut ko. Būtībā, savā ziņā nekas nav noticis, ko varētu ierakstīt apakstuļu grāmatā. Labi, tas tā, figurāli. Ok, labi, brāļi, mēs esam dzīvi un kustamies Dievā. Dievs arī cenšas kustēties mūsos un caur mums. Te mums kaut ko te vajag satikties. Par ko mēs runājam iepriekšējā reizē? Par krūmu. Par Par krūmiem. Par nevajadzīgiem zariem. Jā. Par potēšanu mēs nerunājam, par uzpotēšanu mēs nerunājam, bet par sirds apgraizīšanu mēs pieminējām un par krūma zaru revidēšanu, izgriešanu. Par augļiem bija arī, jā. Par augļiem, jā. Un tajā visā kāda doma varbūt ir palikusi Kasparam vai Aivim par to visu, ko mēs runājam. Šobrīd, ko varētu dalīties. Ir jau daudz lietas, kuras, teiksim, briest varbūt lēnām. Un kā kāds saka, pēc 6. reizes mēs sākam kaut ko dzirdēt. Bet, labi. Jā, varbūt par tā. Jā. Atvainojos. Labi, turpini. Jā, man joprojām nedaudz nesalikās uz šo brīdi, vai nav salicies man kopā, vai nav atnākusi vienkārši atziņa par to, ka par šo zaru izgriešanu, ja, un ka tomēr dārza saimnieks šos zarus izgriež. Ja, un par to līdzdalību, es domāju, ja, ja es saku burtiski vārdā, tad es uz šo brīdi es tā saprotu. Ja, Jā. Šobrīd es saprotu, vai tik tālu esmu ticis, ka es neredzu vārdā to, ka man šajā apgriezīšanā man būtu līdzdalība. Nes savu krustu, jā, es saprotu. Bet šo apgriezīšanu... Tas jau ir tas. Jā, bet, ja mēs tā atrauti ņemam atkal, tad, ja tā burtiski tikai par šo vietu, protams, tā mēs atkal nevaram, jā. Bet tas man palika kā tā apgriezīšana, ka tas tomēr po viņa, un tas ir viņa darbs, iekš manis, un iekš mums. Un tā es tā pārdomāju kaut kā man. Man kaut kā nesalikās kopā kādīgi, tas pārdomā. Okay. Es arī varu uzreiz par šo tēmu. Jā. Mēs vēl pēc tam runājām, iekrita tieši runāt par šo tēmu. Un es arī sapratu, kad šo, ko Jēzus saka līdzībā, nevajag uztvert burtiski, tāpēc, kad es parunāju ar vienu dārznieku, viņš teica, ka ar kristieti dārznieku, viņš teica, ka nevajag uztvert to līdzību burtiski, tāpēc, ka burtiski apgraizīšana vīna kokam notiek pavisam savādāk. Viņu vispār atgriež nost
atstāja tikai stumbru, lai viņš ir pie. Tāpat tās arī kā zemnieki saka, ka aitu, kura nomaldās, viņu jāiet meklēt, bet pēc tam nokauj, jo viņa vet pārējās līdzi vienmēr. Tā kā īsts zemnieks to aitu nokaus, lai viņa pēc tam neizved prom visu ganāmpulku. Tā kā to nevajag uztvert burtiski. Nu, tas ir domāts kā līdzība par aitu baru, nevis par to, kas tur notiek pēc tam. Un tāpat arī par vīna koku. Tas ir par to, ka tev ir jāpieaug, un tā ir kā līdzība vienkārši. Ka tev ir savus grēkus, vai arī sava uzmanība ir vairāk jāvelta tieši Dievam, jāizvērtē, kas ir šis galvenais, un tādā ziņā. Tā kā es īpaši tā neņemu tīri tā burtiski šīs līdzības. Nu, kā? Nu, es tā varbūt Kasparam savādāk. Nu, redz, brāli, kamēr man atklāsme atnākusi, es pieņemu to, ko es esmu ticībā pieņēmis, un uz šo brīdi es tevi minēju, pašu sakumā, ka uz šo brīdi es tā to redzu, uz šo brīdi es tā to saprotu, jo, mēs varam strīdēties 3 dienas, bet taisnība droši vien nebūs nevienam, Bet, tā ziņā, ka tev ir atklāsme atnākusi, man viņa nav, vai man viņa varbūt savādāk, varbūt es savādāk to redzu, tādā ziņā, ka, Es sapratu, tu redzi to, kad kungam ir jāstrādā pie tevis. Es jau arī to nenoliedzu. Es vienkārši kā tādu saku to pašu pieeju līdzībām. Ne par šo konkrēto varbūt. Paldies. Jā, paldies, jā. Protams, ka jums taisnība. Katram savu taisnību. Un ir Dieva taisnība. Bet faktiski, viena lieta, ka kamēr atklāsme nav atnākusi, tu to vienkārši turpini saņemt tajā, kā tu saņem. Tu nevari to satvert, ja tu neesi to satvēris. Tas ir ļoti vienkārši. Mēs katrs no savas pieredzes, no savas, teiksim, tās saprašanas lietas uztveram un arī, teiksim, pauzam. Tas ir ļoti normāli. Par līdzībām runājot, principā katra līdzība ilustrē kādu vienu lietu. Un tas fokus nav uz to līdzību. Tā līdzība ir līdzeklis, tā līdzība nav mērķis. Viņa fokusē tikai uz kaut kādu garīgu patiesību. Gluži tāpat kā sapņi parasti. Nav fokus uz sapni. Sapnis ir kaut kāda vēsts, caur kuru Dievs mums kaut ko grib atklāt. Ne jau par visiem sapņiem tā ir runa, ja lielākā daļa viņa ir dvēseliski sapņi. Kaut gan tas nozīmē, ka viņi ir nevajadzīgi. Tātad līdzība, atklāja, tā ir ilustrācija par kaut ko, un tāpēc ir svarīgi vispār Bībeli lasot, saprast, kas tur ir rakstīts, un ko Dievs ar to gribējis man pateikt. Nevis, ko es par to domāju, bet ko Dievs ir gribējis man par to pateikt, un ko man ar to darīt, tātad mani secinājumi, manas darbības. Tas tā ļoti īsumā. Par konkrēto lietu, par to apgraizīšanu ir tā, ka tur Jēzus tomēr šķiroja. Kaut gan, es arī neesmu dārznieks, un es nesaprotu visas lietas, un tā, laikam, ir, kā tu saki, ka tev teica tas dārznieks, ka tas vīnogulājs savā sezonā, tur, es nezinu, vai
vai sezonas sākumā vai iepriekšējās beigās, nu, vienkārši tiek apšķērēts, ja? Un nav tā, ka atsevišķi zari tiek izgriezti un citi atstāti, bet Jēzus tur šķiroja. Tad zari, kur nenes augļus, un zari, kuri nes augļus. Tur tas bija. Ja, tāda atšķirība starp tiem, kas nes, un tiem, kas nenes. Un runājot par vīnogulāju, tas ir viena lieta, bet, teiksim, tā kā joprojām es neesmu dārznieks, bet teiksim, kādiem augļkokiem ir, ka liekus zarus nogriež. Nu, nevis, ko teikt, liekus, ja, bet, nu, ir kādus zarus, kurus nogriež vienkārši, lai tas koks tur neaugtu tajā, ka viņš pats sevi producē. Tāpat kā lapas un zari un vēl kaut kādu, respektīvi, viņš visu savu darbību vērš uz to, ka tikai pats augtu un pats tur ko nevis uz augļu nešanu, kas ir viņa uzdevums. Mūsu dzīvēs ir tā, ka pēc ilustrācijas par to dārznieku, jā, nu skaidrs, ka vīnogulājs šajā konkrētā gadījumā ir vīna koks. Pats sevi neapgriež. Bet tad ir dārznieks, kas to dara. Bet redzi, tajā līdzībā tā atbildība, nezinu kāpēc, ir tam vīnogulājam. Nu, nevis runājot par vīnogulāju, ja, bet te runājot to, ka tiks mest ugunī un netiks mest ugunī un es daudz augļus, tad īstenībā atbildība ir, nu, grūti to pateikt par augu, ja, vai par augļu koku vai vēl kaut ko atbildība. Protams, ir citā vietā to, ka tur kāds nenes augus un vienkārši jau vairākus gadus. Un īpašnieks teica dārzniekam, šis nenes augus, kāpēc viņš veltīgi zemi izsūca, griez viņu nost, ir zāģē viņu nost. Un tas dārznieks teica, nu, es vēl papūlēšos pie viņa mēslošu un tā tālāk, un paskatīsimies, varbūt nākamgad tomēr sāks nest augļus. Tad īstenībā par tiem augiem un augļu kokiem, krūmiem, ogu un tā tālāk, tomēr tas dārznieks grib, lai tur būtu augļi. Nu, jebkurš dārznieks. Nevis vienkārši viņš tur aug. Ja tas, protams, ir iestādīts kā vienalga kaut kāds zaļums un nes tikai tādu skaistumu, to dekoratīvu elementu, tad, protams, vienalga. Bet, ja tas ir domāts kā augļu koks, tad, ja augļu krūms, ogu krūms, ja vīnogulājs, tad mēs sagaidām, ka tur būtu augļi. Un Dievs sagaida, tā līdzība ir sagaida augus no mums. Un tur ir teikts, ka tā ir Dieva griba, lai mēs ietu un nestu daudz augļus. Es iespējams, ka nolasīju to pantu, es tagad neatceros, kurš tas ir. Labi, es atradīšu, ja mēs tur ierunājam, jo tā ir diezgan būtiska lieta. Jāņa 55. Jā, bet es biju domājis kādu citu laikam. Bet tur par augļiem ir vairāki panti. Daudz, jā. Es gribēju 16. pantu no šīs pats nodaļas. Ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat. Tas nozīmē, ka pacel savu pakaļu un dodies uz priekšu. Ka jūs ejat un nesat augus, un jūsu augļi paliek. Jo visu, ko jūs tēvu lūgsit manā vārdā, viņš jums dos. Bet tas ir tiem, kas ir šajā darbībā iesaistīti. Jo kāds var paņemt kaut kādu vienu izteikumu, ja, un pateikt, visu, ko mēs lūgsim, Dievs mums dos. Tas ir absurds, tā tas nenotiek. Tas ir kontekstā, ar ko. Kā rezultāts tas ir? Ja mēs esam viņa biznesā, viņa gribā un nesam augus viņam, tad Dieva labvēlība un svētība pār mums, jā. Nu tā. Nu jā, tad par to, par
augļiem, ka īpaši mēs esam atbildīgi par to nešanu. Un mēs varam nest, un mēs varam nenest. Un tā nav dārznieka atbildība. Dārznieka atbildība ir aplaistīt, ravēt un tur mēslojumu dot un vēl visādas tādas lietas, cīnīties ar kaitēkļiem, ar trušiem un vēl kaut kādiem postītājiem. Nu jā, un par to, ka tas kristīgais ceļš, jā, ir ja runa konkrēti par vīnogulā, jā, tad te viņš tādā vienkārši pasīvā formā diezgan. Bet attiecībā uz kristīgo dzīvi ir par nošķīstīšanos, par vingrināšanos dievbībā, ejiet, un tā ir Dieva žēlstība, kas to dara, Dievs to vada, viņš ir gans, ja? Mēs tā savis, bet par tiem rezultātiem īstenībā atbildīgi esam mēs. Jo pretējā gadījumā visi būtu ideāli uz pasaules, absolūtā perfekcija. Nu, labi, ja negluži ne to vidū, kuri netic Dievam un neklausa viņam, tad draudzē noteikti tam tā vajadzētu būt. Bet mēs saprotam, ka tas tā nav. Protams, ka mēs varbūt kaut kur piekasamies un meklējam augļus tur, kur viņi nevarētu vēl būt. Kaut ko prasām, uzstādām savas prasības, kas tieši tikai mūsu prasības. Bet tas ir cits stāsts. Bet tajā pašā laikā mēs saprotam, ka draudze nav pilnīga, un mēs paši neesam pilnīgi. Sāksim ar to, ka mēs neesam pilnīgi. Un mēs saprotam, ka ja mēs vienkārši esam pasīvi, gaidot, ka Dievs ir suverēns, viņš valda, viņa griba notiek, un es tikai paļaujos uz viņu, tad mēs varam saprast, ka mēs dzīvē neko nesasniegsim. Arī garīgajā dzīvē. Tas ir gluži tāpat kā bērnu, kurš aug, atstāt pilnīgi savā vaļā. Viņš vienkārši aug, ēd. Protams, ja tu viņam dod kaut kādas mantiņas, īstenībā tas arī viņu attīsta. Ja viņš tur kaut ko iedomājās, spēlēs, kaut ko tur sāk organizēt, kaut ko darīt, kaut ko ar to, respektīvi viņa domāšana, viņa kustības un tā tālāk, tas ir viens no izaugsmes līdzekļiem, jebkuras rotaļlietas. Bet, teiksim, tik un tā, ja tās rotaļlietas ir maksimāli mazas, tas tur nenosaka, vai tas cilvēks būs attīstīts vai nē. Ja tas ir lielā atkarīgs no tā paša bērna, ja, no tās klimata ģimenē un daudzām citām lietām, ja, viņa izaugsme. Bet es saku, ja bērni vienkārši atstāja savā vaļā, apmēram tā kā mucā dzimu pa spundi barots, ja, kaut kas tāds, tad, diemžēl, viņš būs ļoti, teiksim tā, aprobežots. Varbūt iekšēji viņš būs bagāts, es nezinu. Bet, faktiski mūsdienu sabiedrībai nepiemērots. Un tāpēc ir tie visi bērndārzi, pirmskolas vecuma dažādi iestādes, un, protams, arī vecāki tur rūpējās, māca viņam runāt, un visādas grāmatiņas gudras, pērk rotaļlietas arī gudras, tur, kur attīst to domāšanu un atšķirt krāsas, atšķirt formas un vēl visādas lietas. Un pēc tam skola, kura māca mācīties, māca domāt, māca attīstīties, māca pārvarēt. Ja tas viss nebūtu, tad viņš būtu vienkārši tāds krietni aprobežotāks. Neskatoties to, ka varbūt dabīgi viņam būtu dotumi, bet viņam trūktu informācijas un prakses. Tālāk. Tā, tas ir par tiem augļiem. Jā, bet īstenībā tas tāds nevienkāršs temats, un protams, pilnīgi piekrītu, ka ir kaut kādas lietas, kuras tā nesaliekās, un tāpēc
nu, visām lietām savs laiks, un Dievs ir individuāli strādā ar mums, un protams, ka mēs nevaram būt pēc vienas šnites, jā, un tā kā alus zaudētiņi, visu nomērīt, un tāpēc es arī tā, nu, ļoti tā nezinu, bet uzskatu Montessori izglītības sistēmu par tādu krietni jēgpilnāk nekā mēģināt 30 bērnus, ne tikai 30, viss pēc vienas šnitas, vieni uzdevumi apmēram, un viss tā vienādi. Tad tomēr praktiski katram individuāli. Katrs skrien pa savu individuālo celiņu. Kaut gan viss skrien kopā, bet tomēr, un programma it kā viss ir tāda vienāda, bet, nu, ir krietni individuāli. Ok, labi. Tas ir. Un Dievs ar mums arī tā rīkojas, jo mēs esam katrs unikāls un mums nevar pēc viena kaut kāda šablona, kā alvas zaldātiņas, visu vienā formiņā salikt un ar vienādu krāsu nokrāsot. Tā kā mēs neesam alvas zaldātiņi, mēs esam dzīvi cilvēki un Dieva radījumi un viņa atspulgs, un katrs ir unikāls. Aleluja. Nu tā. Labi. Par ko es biju teicis, ka mēs šodien runāsim? Es vienkārši skatos uz pareizo lapus, es atšķīru. Nē, es jokoju. Varbūt kāds zina. Es tev atcerās. Slavēšana? Jā, paldies, Aivi. Nav par ko. Nē. Ok. Labi, ķersimies, vērsim pie ragiem. Es domāju, ka ja vērš tev skrien virsū un tu viņam ķeries pie ragiem, tad es nezinu. Tad tev varbūt iznākt kādu laiciņu lidot, mācīties. Jeb censties veiksmīgi piezemēties. Labi. Labi, tad vērsim pie ragiem, neķersimies, bet tuvāk lietai. Ok. Kas ir slavēšana? Īsā atbilde pateikšanās Dievam. Labi. Būs arī garāka, bet atbilde absolūti ekscelenta. Garāka, es vēl neesmu izaudzis līdz garākajai atbildēji. Es ceru šajā mūsu tikšanās reizē saņemt šo garāko atbildi. Labi. Tad mēs garāko sagaidām no Kaspara. Jā. Jā. Kā tikko ienāca informācija, visi jau mēs zinām, kas ir slavēšana, ja, gan fiziski, vairāk jau fiziski, laikam, bet vairāk, es domāju, arī par to garīgo pusi. Kas ir tas, kas man liek slavēt? Ja? Šī ir tā, ka esmu saņēmis šo dāvanu, šo ticībā pieņēmu šo nepelnīto žēlastību par pestīšanu, par glābšanu, jo arī vien domāju, un ja man nebūtu Kristus aicinājis, bet pieņēmis, ja es nezinu, vai šodien es vēl dzīvotu ar šīm pasaulīgajām domām, kas man bija līdz šim, uz kurām es liku visu savu būtību, vērtību. Un tieši es vakar arī tā pārdomāju, kāpēc man šodien neinteresē tādas lietas vai savādāk, un ka es jūtos pateicīgs arī, un neskatoties arī uz apstākļiem brīžiem, ja, un tā ir šī nepelnītā žēlastība, kuru, neteiksim, es saprotu, bet es viņu izdzīvoju, piedzīvoju, tā pārvērš manu dzīvi.
Nu, tas viss bāzējās, tā piramīda veidojās, un līdz ar to nu, attieksme mainās, un nu, tas viss iekšēji nāk ārā pēc tam, un to nevar neiemācīt, ne nopirkt, ne paņemt, es nezinu, kā, bet, nu, tā ir tāda vairs kā žēlstības, tā kā, nu, tā īstumā. Labi. Īsā atbilde bija laba. Un garāka atbilde arī bija ekscelenta. Abas divas bija ekscelentas. Jā. Otrā pat, ne, viņa nav labāka, bet bija kāda tāda tā doma, par kuru es nedomāju, ka jūs tādā veidā arī to pasniegsiet. Jā. Domāju, ka kaut kāds formulējums, kaut ko tur tādu, bet tas bija tā kā vairāk pēc būtības. Jā. Ne tikai pēc kaut kādas formas, jā, bet pēc pašas lietas būtības. Tā kā brīnišķīgi. Es jums nolasīšu kādu raksturvietu, laikam pat divas. Jo es tā kā biju domājis vienu, bet pēc tam kaut kā iedomājos arī otru. Nu, laikam tomēr nē. Es tā uzreiz sitienu viņu neatradu, bet tas ir pirmā mūsu grāmatā. Tad tas, ko es gribu nolasīt, kā zināmu piemēru, vienu no daudzajiem, bet vienu no pirmajiem, kas minēti Bībelē. Tad pirmā mūsu grāmata 18. nodaļa no 1. panta. Un tas kungs parādījās viņam. Nu, tas ir Ābrahamam. Tur iepriekš bija runa par Ābrahamu. Tad tas kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs. Un viņš, nu, tas ir Ābrahams, un viņš pacēla savus acis un skatījās, un raugi, 3 vīri stāvēja viņa priekšā. Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretīm no telts durvīm, noliecās līdz zemei un teica: Mans kungs, ja es esmu atradis žēlstību tavās acīs, tad lūdzams neej savam kalpam garām. Es likšu atnest drusku ūdens, ko nomazgāt kājas, tad apmeties zem šī koka. Un es dabūšu kumosu maizes, ka jūs varat savās sirdis stiprināt. Pēc jūs varat atkal doties ceļā, jo kādā citā nolūkā tad jūs būtu iegriezušies pie sava kalpa. Un tie teica: labi, dari, kā tu esi teicis. Un šis ir slavēšanas akts. Iedomājies, pie tevis atnāk Dievs, un tu viņu uzlūdz uz pusdienām. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi papusdienot kopā ar Dievu. Un tas bija upuris Dievam. Un slavēšana ir sirds upuris Dievam. Ir pateicība Dievam. Un tas ir par tādu diezgan dīvainu raksturvietu. Bet tur ir skaidrs rakstīts, ka un tas kungs parādījās viņam pie Mamres ozoliem. Un oriģinālā tur ir vārds
Kā Dievu sauc ebreju valodā? Kā? Maz Jahve? testiņš. Jahve? Jahve, jā, jā, jā. Un tur arī tā arī rakstīts, ka Jahve parādījās viņam pie Mamres ozolē. Tas tā ļoti interesanti teoloģiski. Un tālāk ir rakstīts, ka un raugi 3 vīri stāvēja viņa priekšā. Tos ieraudzījis, viņš steidzās tiem pretīm no telts durvīm, noliecās līdz zemē un teica, mans kungs, es esmu atradis žēlastību tavās acīs, tad lūdzams neej savam kalpam garām. Tātad tā ir slavēšana. Būtībā latviski ir pārsvarā tiek minēti 2 vārdi saistīti ar šo garīgo aktu. Es nezinu, kā viņu labāk nosaukt. Parasti slavēšana un pielūgsme. Šeit, protams, ka tas vairāk tā kā attiektos uz pielūgsmi. Ja? Viņš pielūdz to kungu. Uztaisot viņam pusdienas. Žīdišķīgi doma. Tas interesantais, ka mūsu Dievs mājo visu laiku ar mums. Un ir labi viņu uzaicināt uz brokastīm, uz kafijas krūzi un uz pusdienām. Drīkst arī uz vakariņām. Viņam drīkst jebkurā laikā. Okay. Tātad slavēšana un pielūgšana. Un parasti latviski tas tiek tās saprasts 3 ātras dziesmas, 2 lēnas dziesmas. Kas būtībā ir tāda mazliet tāda, nu, neatspoguļo lietas būtību. Tas atspoguļo dziedāšanu, ja dziedāšanas tempu vai vēl kaut ko ritmus, bet absolūti ne šīs lietas būtību. Par to, kas par to runāja, slavēšana. Bet tad tā īsa atbilde, ka slavēšana ir to, ka mēs godinām, mēs augstu teicam viņu, slavējam, tur, nu, sveicam viņu. Kā es jau minēju, tādu piemēru, ka, nu, teiksim, Anglijas karalis, jeb karaliene brauc pa ielām, un tad viņu te puķes met, un karodziņus plivina, un kaut ko tur sauc. Es nezinu, ko angļu tur sauc, bet dzīvo karalis, jeb karaliene, vai kā tur. Un tam līdzīgas lietas. Tā ir slavēšana. Pielūgsme parasti tas tā vienkāršot tiek saprots, ka viņš uz tevi iedarbojās. Respektīvi, ja tā slavēšana vairāk tā kā tu vērsies pie viņa kaut kāds akts, tad pielūgsme ir to, ka jūs esat sastapušies. Un viņš tev ir iespaido, un tu viņu pielūdz vienkārši. Goddevība. Nu, jā, goddevība, pielūgsme. Nevis nodevība, bet goddevība, jā. Nu, faktiski, jā, zemošanās, angliski adoration, jā, adorācija. Nu, tā tas ir. Faktiski
Slavēšana ir veids, kā izteikt savu pateicību un mīlestību. Un tā ir atbilde, ja, to, ko Kaspars arī teica, uz Dievu darbiem mūsu dzīvēs. Un faktiski tas tādā no angliskās vārdiem, tā ir atsaukšanās viņam. Un faktiski tā ir atbildība no mūsu puses. Ko Dievs it kā mūs neuzliek, bet tā ir tā mūsu reakcija. Un tas vārds responsibility, kur sastāv no ability, spējas un response. Ja, tad spēja atbildēt, spēja atsaukties, spēja tuvoties. Un faktiski slavēšana ir dzīvesveids. Un tas ir attiecība ar viņu, faktiski kopums. Tā nav vienkārši tāda akcija, bet tā ir mūsu ar viņu kopums. Tā ir ne tikai tāds sasveicināšanās. Ja? Un faktiski tas ir veids, kā aizsniegt debesis. Kā iespaidot debesis. Un parasti ar slavēšanu saprot 3 vārdus. Pateicība, to, ko Kaspars minēja, pateicība, godināšana, gods Dievam augstībā un Dieva vārdu teikšana. Ko nozīmē teikšana? Tādā ziņā, ka mēs apliecinām, kas ir Dievs, vai arī viņa apsolījums. Tā arī ir slavēšana. Kad mēs sakām, Dievs, cik tu esi brīnišķīgs, cik tu esi labs, tu esi taisnīgs, tu esi svēts, tu esi mūžīgs, ka kad mēs runājam to, kas viņš ir, kad mēs viņu apliecinām, tu esi kungu kungs un ķēniņa ķēniņš. Tā viss ir slavēšana. Es ierosinu, mēs tagad varētu, sev dzirdami, nav obligāti, ka mēs viens otru dzirdam, kādas dažas minūtes vienkārši slavēt Dievu. Neiet runa par dziedāšanu. Protams, ka tu vari arī dziedāt. Cik liels ir mūsu Dievs, vienalga kāda dziesma. Bet vienkārši teikt, Tēvs, es tevi mīlu. Tu esi mans, mans radītājs, mans glābējs. Tādā veidā, kā kāds pāris minūtes slavēt viņu. Tā būtu ļoti laba lieta. Jo Dievs ir cienīgs, ka viņu visu laiku slavē. Nevis to, ka viņš ir godkārīgs un izslāpts pēc tā, bet viņš vienkārši ir cienīgs. Tāpēc es aicinu kādas minūtītes, ka mēs varam. Es ceru, ka tas tev nav neērti, ka tev mājās tu tur nesaskries visu un teikt, tu varbūt esi jūtis vai kā. Ja tas tev ļoti tā neērti, tad tu varbūt tā klusiņā pie sevis, lai neizbiedētu visus vai kā. Bet es domāju, ka nav kauns slavēt Dievu skaļi. Aleluja!
Paldies Tev un slāva Tev. Slāva Tev, gods un pateicība pielūdz Tevi. Priecājos par to žēlstību, ka var teikt Tevi, apliecināt Tevi, slavēt Tevi, godāt Tevi. Paldies Tev, mīļotais Tēvs. Paldies Tev, Kungs, Jēzus Kristu. Paldies Tev, Svētais Gars. Slāva Tev. Aleluja. Aleluja. Amen. Amen. Piedod, ja es jūs pārtraucu. Es ticu, ka jūs varat pēc tam turpināt, sākt rītu ar to pirms gulētiešanas. Un Daniels teica, ka viņš 7 reizes dienā to darīja. Ja 3 reizes dienā. Dāvids teica, ka viņš 7 reizes dienā. Bet drīkst arī biežāk. Jo tiešām viņš ir. Visi eņģeļi un visi svētie un visi dzīvā radības slavē un pielūdz viņa troņi tūmā, viņu visu laiku nepārtraukti. Nav tā, ka 20 minūtes slavēšana pagāja un klusums iestājās debesīs. Tur gan ir vienā rakstvietā teikts, ka debesīs bija klusums uz pusstundu, laikam tur tā bija teikts. Bet nevis tā, lai pārliktu slavēšanas mūziku, teiksim, citu disku uzlikt. Tur bija citi iemesli. Ok. Vai ir kaut kas piebilstams līdz šim, varbūt jautājumi par to, ko mēs te runājam? Jautājumi varbūt. Jā, varbūt par to pielūgsmi, varbūt, jo ļoti, ļoti maz runā par pielūgsmi kā tādu. Nu, kaut kur piemini, jā, bet par slavēšanu mums kā, daudz maz, ir skaidrs, jā, bet par to pielūgšanu, jā, varbūt varētu vēl kādu rakstu vietu, varbūt kaut kā, saprast, par pielūgšanu. Spēja atsaukties, jā, spēja atsaukties. Labi, mēs tiksim vēl līdz tam. Jā, Ir tā, ka vecā derībā, kur ir pārsvarā sarakstīta ivritā, teiksim tā, ebreju valodā, ir ļoti daudz gan rakstu vietu, gan arī to vārdu. Ir ļoti daudz tādas nianses, ar kurām ir saprast slavēšanu vai pielūgšanu. Un īstenībā to varētu visu tomēr ar to vienu vārdu slavēšana, kura ir. Mēs to parasti saprotam, ka dziedāšana. Visbiežāk tā 20 minūtes dievkalpojuma sākumā. Bet patiesībā es dzirdēju, respektīvi lasīju, ka it kā 150 vārdu atvasinājumi vecajā derībā ir, kas apzīmē to, ko mums ir pārtulkots kā slavēšana. Tajā nozīmē. Un slavēšana, kā es jau teicu, parasti mums tas tiek saprasts ar dziedāšanu, bet dziedāšana ir viens no veidiem. Un faktiski jūs arī pieminējat, ka tā ir mana pateicība. Un
epizode varbūt esat lasījuši un atceraties, kad Jēkaba, viena no divām sievām, Lea, viņa dzemdēja Jūdu, un tas bija 4. dēls, ko viņa dzemdēja. Un tur ir teiks, ka viņa bija gandarīta. Un faktiski vārds, ka viņa pielūdza, jo viņa arī deva vārdu Jūda, kas ir pielūgšana. Jā, tas nav tas Jūda, kurš Jēzu nodeva, bet tas ir viens no Jēkaba dēliem. Un tas vārds, viena no nozīmēm ir pielūgšana. Faktiski viņa savā sirdī, jau arī ar vārdiem, viņa pielūdza. Un tā arī ir pielūgsme. Mēs te lasījām par Ābrahāmu, un es tavu sitienu neatradu, bet tad, kad Ābrahāms bija glābis savu brāļa dēlu Lotu, kuru bija nolaupījuši tur pretēji karojošā koalīcija no 5 laikam ķēniņiem, un Ābrahāms savāca sev nelielu armiju, manuprāt, tur 318 cilvēki laikam bija. Nepārāk liela, bet tāda vienība bruņota, un viņš cinās pakaļ un atkaroja Lotu, jeb Latu. Un tad viņš sastapa Melhisedeku. Tas arī tāds interesants personāžs, kurš nāk no kurienes, un Ābrahāms viņam deva 10. tiesu no visa, kas viņam piederēja. Tā arī bija pielūgs. Labi. Tātad, kā es jau teicu, apmēram 150 ebreju vārdi. Jaunajā derībā grieķu valodā arī ir. Viņi ir vairāk, es nezinu cik tieši, bet viņi ir neviens vien. Vārds grieķiski, kurš arī latviski tiek tulkots kā slavēšana, kā pielūgsme, kā goda došana, kā teikšana un daudzināšana un tam līdzīgi vārdi. Bet parasti visbiežāk tiek minēti 7 vārdi, faktiski 8. Jo tas 8. ir visbiežāk minētais. Un es tagad pa vienam no tiem vārdiem, kuri atspoguļo slavēšanu un pielūgsmi, visbiežāk, ar kuriem tiek apliecināta, jeb izteikta slavēšana. Un tātad, kā es jau teicu, slavēšana nav kārtējā kristīgā doktrīna. Doktrīna par Jēzu, doktrīna par Dievu, par Bībeli, doktrīna par grēkā krišanu, par glābšanu ticībā Jēzum Kristum. Viņas vispār, protams, ka viņas ir mācības, ja? Bet būtībā tā nav vienkārši mācība kā pati par sevi, bet tas ir attiecību veids, tāda miedarbība ar Dievu. Jo mēs sakam, ka mīlestība ir vienkārši mācība, jeb tāda informācija, tad protams, ka tā nav. Un gluži tāpat arī slavēšana nav doktrīna. Protams, ka šobrīd mēs tā kā runājam par to, un es dalos ar kādām zināšanām. Tā skan kā doktrīna, bet tas ir dzīvesveids. Tā ir sirds stāvoklis, sirds attiecības, sirds tiekšanās un apliecina Dievu apliecināšanu. Sirds, kad piedzīvojusi Dievu. Jo būtībā cilvēks, priekš kura Dievs ir mācība,
informācija. Tur tas un tas, tā un tā, viņš mīt trešajās debesīs, tur ir tāds un tāds. Tāds cilvēks nemaz nevar Dievu slavēt. Nu, viņš var dziedāt līdzi, ja, bet viņam Dievs ir vienkārši burtu sakopojums, jeb skaņu sakopojums, jeb kaut kāds tēls, kaut kāds simbols. No kādu simbolu tur vajag slavēt. Nu jā, labi, tuvāk pie lietas. Pirmais vārds ir halal. Halal. Tā kā es neesmu ļoti halal. Halal? Halal. H-A-2-L-A-L. Nu, varbūt es pēc tam ielikšu čatiņā. Halal. Būtībā. Es vienkārši halal reiz atcerējos, es gāju vienreiz Pakistānas kebabnīcā, jā, un tur arī bija halal, bet tas nav tas halal, ne, tur viņi kaut ko tur. Bišķiņas, laikam savādāk, bet ļoti līdzīgs vārds, jā. Un būtībā tas vārds arī nozīmē slavēšanu. Faktiski viņiem tas nozīmē attiecībā uz viņu dievu. Nu, būtībā viņi arī slavē nu, pa savam, ja. Dievu faktiski, nu, tā ir slava. Un no tā veidojas vārds halleluja. Halleluja burtiski nozīmē slava Dievam. Jo halal ir slava. Nu, es tā vienkāršoti. Un jah ir Dievs. Jāve, ja, nu mēs runājam Jahve. Tu teici vārds Dievs Jahve. Nu, viņu arī izrunā kā Jāve, jeb Jāvē. Labi, tātad un slava, un respektīvi halal nozīmē slava, svinēt, saukt, nu, tad saukt priecīgi. Tā ir arī tāda varbūt ļoti dinamiska izpausme. Tāda mežonīga. Tur var būt arī aplaudēšana un Dieva teikšana un pateicība. Nu, pieņemsim tā kā es teicu, Dievs, tu esi brīnišķīgs, tu esi mīlestība, tu esi mans uzticamais radītājs, tu esi mans tēvs. Tā ir halal. Es nolasīšu dažas rakstu vietas. Nu, teikšu, kā ir latviešu valodā. Es skatījos, tur latviski viņi pārklājās. Respektīvi, ja tur ir tāds vai savādāks vai vēl kaut kāds ebrejisks vārds, un mums tik un tā ir viens un tas pats pārtulkos. Ja tā kā tas nianses tur tā nav atspoguļotas, bet oriģinālā tur ir šis vārds vai viens no tiem, jo vairākās, daudzās rakstu vietās, kur, teiksim, vienā un tajā pašā pantā ir vārds gan slavēšana, teikšana un tā tālāk, nu tur ir dažādi vārdi, pie mums diezgan bieži ir viens un tas pats pārtulkots. Bet vienkārši, lai jūs saprastu, es nelasīšu visus, jo tad mēs baigi, bet tomēr kādu es nolasīšu, lai būtu saprotams. Ja? Tātad 113. psalms no 1. līdz 3. 113. psalms. Protams, ka
Wow. Protams, ka psalmi ir ļoti daudz par slavēšanu, jo tās ir dziesmas, tad tur ir šie vārdi ļoti daudz. Tad tas 113. psalms. Un viņš sākās, halleluja, kas ir slava Dievam. Teiciet jūs tā kunga kalpi, teiciet tā kunga vārdu. Un vārds teiciet ir slavēšana. Slavēts, lai tā kunga vārds no šī laika mūžīgi mūžos. No saules slēgta līdz tās rietams slavēts, lai ir tā kunga vārds. Un te ir divi ar slavēšanu saistīti vārdi. Visnībā trīs. Aleluja, teiciet un slavējiet. Vēl kādu rakstu vietu. Jesajas 62:9. Es tikai dažus rakstu vietas, jo īstenībā ir daudzi par katru vārdu, ir daudzas rakstu vietas. Un es gribu pateikt, jā, ka ar vārdu slavēšana, kā jau teicu, tiek saprast, ka tajā piedalās viss cilvēks. Jā, tātad ar ķermeni, ar muti, bet tas svarīgāk, ka tā ir sirds darbība. Tātad Jesajas 62:9. Jesajas. Bet kas ievāks graudus, tie tos arī ēdīs un slavēs to kungu. Un kas lasīs ogas vīnam, tie to arī dzers manas svētnīcas pagalmos. Un tur ir šis vārds, tātad tie, kas tur ievāc to ražu, viņi pateicās, viņi godina, viņi slavē Dievu. Un vēl vienu rakstu vietu, 2. Samuela 14:25. 2. Samuela 14:25. Bet visā Izrēlā nebija neviena skaistāka vīra, kas būtu vairāk daudzinājuši nekā Absalomu. No viņa kāju pēdas līdz pat viņu matu celiņam viņam nebija nekādas vainas. Un es pirmajā brīdī izlasīju, domāju, kur tas slavēšana. Bet tur oriģinālā ir vārds, kurš būtu tik daudz slavēts kā viņš. Jo redz, viņš bija skaists un mati viņam un tā tālāk. Izveicīgs, skaists, brīnišķīgs jauneklis. Nebija neviena skaistāka vīra, kas būtu vairāk daudzināts. Un kas mums vārds pārtulkots daudzināts, ir vārds slavēts. Un tur arī ir tālāk kaut kur rakstīt, ka viņi tur nesa un pavadīja, tur vesels pulks cilvēku, un viņi tur sauca, reko Absaloms, un tā tālāk. Respektīvi, tā bija tīrākā slavēšana un pielūgšana. Tā. Nākamais vārds ir jadā, jeb rakstās jadah. Un tas esot 150 reizes minēts, aptuveni vecajā derībā. Kāpēc es lasu visus šos vārdus? Lai atspoguļotu šīs dažādās nozīmes. Jo es saku, jo mums tā liekas, ka tā ir tāda padziedāšana pirms dievkalpojuma, lai noskaņojums rastos, vai tur vēl kaut kas kāds.
Bet faktiski tā lietas būtība ir sirds attieksme, sirds upuris un mana pateicība Dievam. Tad man pateicība, viņa godināšana un viņa vārda teikšana. Tas ir būtībā slavēšana. Faktiski manas sirds, sirds atsauksme uz viņu, ir sirds tiekšanās uz viņu. Tā arī ir slavēšana. Tātad, jadā, otrais vārds, un tas burtiski nozīmē rokas. Un kā es jau teicu, ebrejskā izpausmē viss cilvēks slavē un atsaucās Dievam un godina viņu. Visi mūsu darbi teica tavu svēto vārdu. Ja? Tā ir teicis. Un te ir rokas, roku pacelšana. Īstenībā tā ir arī slavēšana. Un tā ir normāla parādība, ja, ka ticīgie personi vienkārši šī roku pacelšana, nevis pat tāda mehāniska darbība, ja, bet tas iet no tā, ka es ar to slavēju viņu. Tad tā ir pateicība, slavēšana, Dievu vārdu teikšana, apliecināšana. Slavēšana rokā. 107. psalms 15. 107, 15. 107, 15. Un tas ir tāds arī interesants pāns. Viņi, lai pateic tam kungam par viņa žēlastību un par viņa brīnumu darbiem, ko viņš dara cilvēku dēliem. Un tur ir vārds jadā, respektīvi, paldies tev, kungs, ar roku pacelšanu. Varētu pēc šī pāns saprast, ka cilvēki vienkārši pateicās, paldies tev, tēti, paldies tev, debes Dievs, paldies tev, kungs. Bet tur ir teikts, ka tā ir ar roku pacelšana. Jadā. 108. psalms 4. Es tevi slavēšu, kungs, tautu starpā, tautību vidū. Un tur atkal ir šis vārds, nevis vienkārši runāšu, teikšu, bet tur roku pacelšana. Un Jeremijas 33:11. Jeremijas 33:11. Tur ir vairāki šie vārdi. Mums laikam vēl pie viena ir pie šo rakstu vietu. Tātad Jeremijas 33:11. Tur nākotnē atkal dzirdēs prieka balsis un līgsmību, līgavaiņa un līgavas gaviles. To cilvēku slavinājumus balsīs, kad saka, teiciet to kungu Cebautu, jo labs ir tas kungs un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Un to slavas dziesmas, kas nesīs pateicības upuri tā kunga namā. Un es atvedīšu atpakaļ šīs zemes trimdnieks un viss būs kā agrāk, saka tas kungs. Un tur arī latviski ir vairāki šie vārdi. Tad tur dzirdēs prieka balsis, cilvēku slavinājumu balsis, kas sauks, teiciet to kungu, jo labs ir tas kungs un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Un slavas dziesmas. Tur ir vairāki šie vārdi, arī latviski viņi ir minēti vairāki. Un tā viss ir slavēšana. Labi, nākamais vārds. Toda, jeb todā. Toda. Un tas vienkāršākais tulkojums ir deklarēšana, jeb apliecināšana.
Bībeles saka ar mutes liecību, ar apliecinājumu un pacietību mēs iemantojam apsolījumus. Un tātad deklarēšana, nu pieņemsim tas vienkāršākā deklarēšana, kas man ienāk prātā, ar Jēzus brūcēm mēs esam dziedināti. Un tā ir tā kā deklarēšana, ja? Mēs kaut kādas patiesības vienkārši pasludinām. Ar Jēzus asinīm esmu atpirkts vai kaut ko tādu. Mani grēki ir piedoti. Un tā arī ir slavēšana. Ja Dievs ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, kaut kā tāda patiesību teikšana, faktiski ar tādu nozīmi vairāk Dievu godināšana. Un tā ir pateicība par to, ko Dievs ir devis. Un reizēm tā ir arī apliecināšana, kas vēl pat nav noticis, bet es jau viņu pasludinu. Tā it kā tas jau būtu noticis. Dažus piemērus. Tātad 50. psalms, 14, 50, 14. Un tur ir teikts, nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi visaugstākajam savu solījumu. Un tur ir teikts, ka tu pateicies tam kungam, un tas ir kā upuris. Un tā ir īstenībā tāda svarīga, garīga darbība, jo šajā psalmā Dievs šo atzīst un teiksim, ļoti augstu vērtē. Ka tā ir tāda viena no lietām, kas Dievu uzrunā. Tālāk atkal Jeremija 17, 26. Es ne to skatos. Jeremija 17, 26. Un nāks no Jūdas ciemiem un pilsētām, un no Jeruzalemes apkārtnes, un no Benjamīnas zemes, un no Lejas novadiem, un no kalniem, no dienvidiem ļaudis, un nesīs dedzināmos upurus, kaujamos un ēdamos upurus, un smaržīgas kvēpināmās zāles, un uzstāsies ar pateicības upuriem tā kunga namā. Tātad pateicība. Šie upuri bija kā pateicība. Jā. Un arī tas, ko mēs lasījām no Jeremijas 33. nodaļas 11. pāns. Un tur ir minēts, ka un nesīs pateicības upuri. Tātad pateicība ir kā upuris Dievu priekšā, kas ir kā smalda smarža. Tā, nākamais vārds. Šabak. Es pēc tam, es atvainojos, es neesmu ebreju valodas speciālists. Un tā ir tāda skaļa saukšana un Dievu pielūgšana, godināšana, triumfs un gavilis. Īsi sakot, tas ir gavilis. Kad no liela prieka tur, aleluja, slav, tā. Tad, kad Latvijas izlases hokejisti iesit tur vārtus, nezinu, ASV tur izlasē, tad notiek tāda
tāda sajūsma un saucieni. Nu, tas mazliet ilustrē to, kā Dievu slavē un pielūdz. Ja? Es domāju, ka Dievs ir pelnījis daudz lielāku slavu un visu spēku un emocijas vairāk nekā Latvijas izlases hokeisti vai Latvijas izlases basketbolisti, kuriem arī ir brīnišķīgi klājās šajā čempionātā. Tātad tas nozīmē šabāk, tātad tā ir skaļa saukšana, triumfs, godināšana, gaviles. Un arī dažas rakstu vietas. 145. psalms. 145. psalms. Četri. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Un tur ir šis vārds, nevis vienkārši halālija, vēl kāds no citiem, kā ar tādu baigo jaudu godinās Dievu, ar tādu lielu spēku, lielu sajūsmu. 47. psalms, 1. pāns. 47.1. Īstenībā 2. pāns, jo mums 1. ir tāds ievada. Laukšiniet priecīgi visas tautas, skaļām balsīt gavilējiet Dievam. Nu, šeit parādās tas vārds. Skaļām balsīm gavilējiet Dievam. Nu, iedomājieties, kā varētu cilvēks gavilēt no visas sirds, no visu prieka, no visas sajūsmas, un kā notiek šīs gaviles. Un tas ir attiecībā uz Dievu. Nevis uz to, ka, nu, meitene, kurai viņš lūdza roku, piekrita, ja, un tad viņš ir tik pilns sajūsmas, bet runa ir par Dievu. Salamans mācītājs 4.2. Salamans mācītājs. Mācītājs. Ļoti interesanta raksturvieta. Savādi. Tad es daudzināju jau sen nāvē aizgājušies, kā daudz laimīgāks par tiem, kas vēl tagad dzīvi. Un īstenībā tur ir, kā jau minēts, arī šis vārds. Ar tādu lielu prieku par tiem mirušajiem, jo tie dzīvējie tie vēl tā baigi mokās. Un Iesajas 12.6. Es vēlreiz atkārtoju, šīs ir tikai dažas rakstu vietas, es nezinu, varbūt, ka tās nebija pašas spilgtākās, bet, nu, es tādas atradu. Iesajas 12.6. Gavilējiet un līksmojiet jūs Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Izraēlas svētais. Tad šeit tomēr parādās šis vārds gavilējiet. Tā. Nākamais vārds, par kuru tu jautāji, ir vārds barak. Ir barak. Viņam laikam uz otro zilbi uzsvars. Barak. Un tā ir zemošanās. Tā burtiski to nozīmē pielūgsme, nodošanās, tad apceres laiks, lūkšana laiks, zemošanās. Ar tādu, kā es minēju to vārdu, goddevība. Nu, tad dažas rakstu vietas, lai būtu saprotamāk. 30.
4. psalms. 34. 1. Es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Un tur ir minēts šis vārds zemošanās. Nākamais 95. psalms 6. Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus tā kunga sava radītāja priekšā. Nu šī raksturvieta tā konkrēti ilustrē šo vārdu zemošanās. 72. psalms. 72. 15. Viņš dzīvos un viņam dos sabas zeltu, lai ļaudis aizlūdz par viņu vienmēr un ar vienu viņu svētī. Un šeit arī ir domāts, minēts vārds zemosies un pielūgs viņu. Runa ir par ķēniņu. Būtībā tas ir tāds arī mesijāniskais psalms, kas attiecās uz Jēzu. Un Toģu 5.2. Ceru, ka Kaspars mūs dzird. Toģu 5.2. Vai tev izdevās visu dzirdēt, Kaspar, ir jāatkārto? Soģu 5.2. Ka Izraēla patstāvības laikos vēl virsēši valdīs, un tad tauta devās karā brīvprātu. Par to slavējiet to kungu, un tur ir tāda pielūgsme. Tā. Nākamais vārds mums ir diezgan, nevis vārds pazīstams, bet darbība. Ja tie iepriekšējie bija kādas lietas, ko mēs tā kultūrā nepārāk, protams, zemošanās, tāda pielūgsme ir arī pie mums slavēšanā, individuāli arī patiesībā, kad mēs esam uz ceļiem un faktiski ar tādu godevību un padevību, tā arī ir, protams, pielūgsme un nodošanās. Ja? Nākamais vārds, jeb tā izpausme pie mums ir ļoti izplatīta un viena no, laikam, izplatītākajiem veidiem. Vārds ir zamār, un burtiski nozīmē stringšķināt ar pirkstiem. Un kas tā paplašināti nozīmē slavēt ar mūzikas instrumentiem. Un to mēs saprotam, ka slavēšana parasti izpaužās, bieži, teiksim, tā arī ir mūzikas instrumentu pavadībā. Dažādu mūzikas instrumentu un dažādos ritmos un dažādos stilos. Kā redzams, ka tas arī ir viens no slavēšanas veids, ir kāda konfesija, kura saucās Jēzus Kristus draudze, kur atzīst, ka jaunajā derībā nekur nav teikts par mūzikas instrumentiem, un līdz ar to viņi atzīst tikai akapelas slavēšanu, respektīvi dzied tikai balsīm, slavē Dievu balsīm, kas, protams, ir brīnišķīgi. Un
Un tur ir kaut kāda lieta, jo jaunā derībā nekur nav, starp citu, jaunā derībā arī nekur nav teikts par tādu slavēšanas kalpošanu, kāda ir vecajā derībā. Jo tur templī bija šie levīti, kuri, nu, praktiski naktī nē, bet, nu, no rīta līdz vakaram notika slavēšana. Viņi mainījās, tur bija viņi sadalīti pa tādiem posmiem, un tā slavēšana notika templī, teiksim tā, pastāvīgi. Tad jaunajā derībā nav tāda vārda, bet tas jau nenozīmē, ka Dievam nepatīk, ka ir tāda kalpošana, un jaunajā derībā nav minēti mūzikas instrumenti, bet vecajā ir. Tad šis vārds zamar, stringšķināt ar pirkstiem, slavēšana mūzikas instrumentiem. Un tad visbiežāk attiecas uz mūsdienu slavēšanu. Dažas rakstu vietas, tikai dažas. Nē, viņas ir daudz, bet es nolasīšu tikai dažas. Man ir atvērts soģu 5, 3. Klausieties, ķēniņi, lieciet vērā, lielkungi. Es dziedāšu tam kungam, es gribu koklēt tam kungam, Izraēla dievam. Tātad šeit konkrēti ir teikts, ka strīkšķināt, jā, stīgu instrumentu. Nu, teiksim, ar 12 stīgu ģitāru. Nu, vēl vienu rakstu 21. psalms. 21. 14. Celies, kungs, savā spēkā. Mēs dziedāsim un daudzināsim ar koklēm tavu varenību. Nu, par tām koklēm Izraels gan laikam nezināja tādu mūzikas instrumentu, bet tas ir koklē līdzīgs, tāds tā kā mini arfa. Nu, tā. Ok. Nu, nākamais ir ļoti saskanīgs ar šo. Ir tehilah. Nu, no vārda līdzīgs vārds ir tekila. Jā. Jūs mainat, zinat, jā, tekila mēs. Jā. Ok. Teikšu, ka nekad mūžā neesmu mēģinājis. Manos brīnišķīgos freestyle laikos tādas dziras nebija. Nu, un tagad kaut kā nevelk. Nu, jā. Tātad dziedāt himnas, un faktiski, burtiski nozīmē dziedāšana. Un faktiski tas ļoti labi iet kopā ar to iepriekšējo vārdu zamar, kur ir stringšķināšana, un šeit ir dziedāšana. Iesaist 61.3. Iesaist 61.3. Tiem, kas skumst cienas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēra drēbļu vietā, slavas dziesmas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Un te, kas mums tulkots slavas dziesmas, ir šis vārds tehila, kas ir dziedāšana. Nu, slavas dziesmu dziedāšana, nevis vienkārši tur putvējiņi. Nu, jā. Un 2. Mūzus 15.2.
Otrā mūzes. Un tur rakstīts tā, mans spēks un mana dziesma ir tas kungs. Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans dievs, es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Un tad mana dziesma ir tas kungs. Tas tā spēcīgi. Nevis es dziedāšu par to kungu, kas, protams, ir brīnišķīgi, bet mana dziesma ir tas kungs. Nu jā, nu un tas pēdējais vārds halleluja, kas, kā jau es teicu, burtiski nozīmē slava Dievam, jeb Dieva slavēšana. Un es gribu nolasīt 150. psalmu. Kas ir viena vienīga halleluja. Tad 150. psalms, un, kas saucās Fisikam dvaša, lai teic to kungu, lai slavē to kungu īstenībā. Halleluja! Teiciet Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu viņa varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Teiciet viņu ar bazones skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un koklēm, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaveļu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Aleluja! Amen un amen. Ups. Nu, tālūk. Vai ir jautājumi? Ja pa lielam viss skaidrs. Ziniet, ka elpošana ir Dieva teikšana. Ne, viņi var būt tādi. Viņi, protams, mēs par to nedomājam. Mēs to darām automātiski, autonomi. Īstenībā tā var būt kā pielūgsmes un dziedināšanas un piepildīšanas uz svētā gara akts. Mēs te jau pieminējam kopīgi, ka Dieva vārds ebrejiski pamatā, Dievam ir daudz vārdu. Nu, tas vārds, kas pie mums parasti pārtulkots ar vārdu kungs, tātad ir vārds Jahve. Vai arī izņemot tos neizrunājamos, klustos līdzskaņus H, tas vārds ir Jāve, jeb Jāvē. Un faktiski tas pielūgsmes akts, ka mēs piepildamies ar viņu, un tu vari to lietot kā rīta vingrošanu, elpošanas vingrinājums. Jā, vē,
Jā, tātad ielpa, izelpa. Jā, vē. Un tu ielpo dzīvību, izelpo nāvi. Ielpo svēto garu, izelpo visas važas, visas neticības. Ielpo veselību, izelpo visus destruktīvos procesus. Ielpo gaismu, izelpo tumsu. Ielpo mīlestību, izelpo bailes. Ielpo mīlestību, izelpo neticību. Tā ir brīnišķīga garīga darbība, ka tu vienkārši to dari kā pielūgsmes aktu. Ar tādu apziņu un slavēšanu. Mēs varam pamēģināt. Vai. Jā. Nē. Kungs, mēs tev pielūdzam šajā vakarā. Mēs pateicamies par klātbūšanu, un mēs tev priecājamies, ka mēs varam runāt par mūsu attiecībām ar tevi, kas izpaudās kā pielūgsme, kā pateicība, kā tevis godināšana, slavēšana. Un ka tā izpaužas dažādos veidos, gan garīgi, gan dvēseliski priecājoties, dziedot, gan arī pat fiziski dejojot, plaukšķinot, lēkājot. Slava tev, Dievs, ka viss, kas mēs esam, var slavēt to kungu. Viss manas garas, dvēsele un miesa var pateikties un pielūgt tevi. Paldies tev par šo žēlstību un ka mēs varam godāt tevi un atraisīt tavu spēku šeit virs zemes. Tādā veidā godinot tevi. Bet tavs vārds saka, gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Aleluja. Ja mēs dodam godu tev augstībā, tad arī mums prāts veidojas labs. Ja ir kādi komentāri? Jā. Jā. Es tā nemanot pēdiņās, ja, ieraudzīju vienu rakstu vietu. Jā. Dod godu tam kungam arī no savas mantas. Respektīvi, vai šie 8 ir tikai 8, vai viņi ir daudz, daudz vairāk. Respektīvi, šī tā kā upurēšana, tā kā, es dodu no savas mantas, arī par 10 tieši tālāk, ja tu runā, ja. Es te par naudu nerunāju, es vienkārši ieraudzīju to raksturvietu, ja, bet tu upurē fizisku, tā es saprotu, 10 tieši arī šeit rakstīti, ja, un no savas mantas, tā kā fiziskā. Jā, protams. Kā es jau teicu, esot ap 150 vārdiem, nianses, jā. Un šie, ko es teicu, tie 8 ir tādi visvairāk minēti, populārākie. Un es arī pieminēju, ka Abrahams deva 10. Melhisedekam, un tas bija pielūgsmes akts. Jā. Un jā, tev taisnība, ka došana arī ir pielūgsmes vai slavēšanas akts. Un vispār paklausība, kad kaut kādā grūtā situācijā tu izvēlies paklausīt Dievam, tā ir savā ziņā viņa slavēšana. Un tas, protams, var izpausties vairākos veidos nekā tikai šie 8. Šie vairāk ir saistīti kā konkrēti to slavēšanu, kā
garīgu disciplīnu, ja mēs to tā varam nosaukt, tā kā lūkšana, bībeles lasīšana, tad slavēšana arī kā garīga disciplīna. Tātad, protams, ka tas izpaužās vairākos veidos, visos, ar ko mēs viņam dodam godu, pateicamies un slavējam. Jā, paldies par komentāru, par jautājumu. Vai vēl kas tāds, ko gribētos pieminēt? Protams, ka tas izklausījās tā diezgan teorētiski, bet es saprotu, ka arī jūs saprotat, ka tas nav teorētiski. Tās ir mūsu attiecības ar viņu. Un tāpat kā lūkšana nav tikai mācību priekšmets, ja, bībelisks mācību priekšmets, bet ka tā ir tāda saskarsme, komunikācija ar viņu. Īstenībā attiecību veids, slavēšana ir attiecību veids ar Dievu. Tad, principiāli, mēs varam teikt, ka viss, ko es daru Jēzu Kristu, pienes godu Dievu. Ar viņa vārdu tas ir savā ziņā arī slavēšana. Jā, mēs viņu ar to daudzinām, paaugstinām viņu vārdu. Tātad ļoti dažādi šie veidi. Pateicība, kā jau es minēju, arī šī deklarēšana, ja pasludināšana, arī ir Dieva slavēšana. Un daudzās vietās latviski ir tulkots šis vārds daudzināšana. Un daudzināšana, tas vienkārši runāšana. Nevis tā, ka kaut ko piemin tur katrā teikumā Jēzus, Marija, ak Jēziņ, ja? Tā nav daudzināšana, tā ir tāda parazīta vārdi, ja? Un to cilvēks saka neapzinoties vienkārši kā tāds, viena tādiem vārdiem parazītu vārdi, citi savādākiem vārdiem. Labāk varbūt vārds Jēziņ nekā tur mat, ja? Kaut kā es tā domāju, ka tas izklausās pavisam skarbi. Labāk pateikt vārdu Jēziņ, bet tas arī tā bez jēgas ir bez jēgas. Ok. Ko jūs iemācījieties no šī? Uzzinājāt, ko paņemsiet sev līdzi? Es paņemšu to, ko es jau zināju, kad īstenībā pielūgsme un slavēšana ir pateikšanās Dievam par to, cik liels ir Viņš, par to, ko Viņš ir darījis mūsu dzīvēs, par Jēzu Kristu, par Viņa plānu, par žēlastību, var runāt un runāt ilgi un dikti, bet pats pamats ir pateicība. Un, kā jau es teicu, tev arī citreiz, kad es šo pateicību tīri reāli iemācījos, kad es apvilku šo jauno cilvēku. Pirms tam man tāda kā pateicība, pirmkārt, es nejutos ne par ko pateicīgs, otrkārt, man likās, kad man nemaz nav par ko pateikties. Tad tas viss mainījās, kad es iepazinu Dievu, tad šobrīd visu laiku ir par ko pateikties. Par katru dienu, par visu īstenībā, par visu. Un tas ir tas pats galvenais, jā, kā teici, dziesmas arī ir labi, tās dot kaut kādu tādu emocionālu pacēlumu, kas arī ir svarīgs īstenībā. Es atvainojos.
Bet, nu, paša pamatā jābūt šai pateicībai dziļi sirdī, un tad tas Dievam patiks, teiksim tā. Paldies. Jā, paldies, Aivi, jā. Kaspar? Jā, es arī, nu, tā kā domāju par to, kurā brīdī, vai es to pats spēju nokontrolēt, saprast, kurā brīdī, kurā brīdī es slavēju nevis garā, bet dvēseliski. Ja? Tad tā robeža tur, es nezinu, vai tā, es pats pie sevis, vai tā es varu pateikt, jo ir tādas dziesmas, pie kurām, kā pasaka, šī dziesma manī, nu, dvēseliski izraisa pozitīvas emocijas, un es pavalkos uz viņu, ja. Nu, es domāju, sapratu, par ko es runāju, tā kā, tā kā, nu, tā nianses mums tāda diezgan tāda trausla, jo, nu, ir tīpaši dziesmas, kas vispār ir kā, nu, esmu lasījis par to daudz, kad, ja cilvēks nevis runā, bet tā kā izdzied to pašu Bībeli, ja, viena konfesija bija, kas dziedāja, ja, ka tas ir daudzkārt spēcīgāks, jo Sātans jau pats bija slavēšanas, ja. Tā kā es domāju, tur ir tas, un tāpēc arī ir šī mūsu, nu, šī pasaulīgā skatuvē, dieva skatuvē, ja, kur viens ar otru disonē, tā kā, nu. Un par to dvēselisko, jā, kad ir tādas dziesmas, uz kuras pavalkos man tagad grūti noteikt, jo es varu arī dvēseliski pāriet tik tālu jau, ka man liekas, tas ir garīgi, ja. Nu, tur tā robeža ir, tā kā, nu, arī kādā stāvoklī, kurš esmu, arī tas, protams, viss kopā, nu, tas man tā kā lika pārdomāt arī, un tādā veidā, nu jā, tas bija viens. Nu, jā, tā kā aizteicis, jā, kamēr viņš nebija tā kā atjaunojies jaunā ķermenī, tā kā garā, ja, jo mēs jau bez svētā garā arī nevaram slavēt, negribam, nevaram nemaz nepiedot, ne slavēt, nu, neko mēs tā, Dievu vārdu arī nevaram izdarīt savā spēkā. Tā kā, nu, es teikšu godīgi, ir dienas, kad tev negribas slavēt, ja. Es pateiktu, man ļoti bieži ir dienas, kad es sevi piespiežu slavēt. Es kā ar prātu saprotu, ja ko Dievs ir izdarījis, ja, un tā kā tādā ziņā ar prātu es kā saprotu, ja ne garādošie. Un ir dienas, ka man ļoti sevi jāpiespiež ir slavēt, bet, kad tu sāc slavēt, tas kaut kā, nu, tev ir tā kā atbrīvu, paņemās nos, kaut kas attīrās, tā kā, tā kā pa slavēšanas diezgan daudz, ko, nu, lasījis arī esmu, un līdzības dzirdējis, kā slavēšana atbrīvojās, tā kā, nu, tā par vids pat kā lūkšana, var teikt, ir, nu, lūkšana, jā, nu, savā ziņā. Nu, tā. Savā ziņā, jā. Es varu ātri 5 kapeikas jau savus ielikt, tāpēc, kad runājot, kad tu tikko runāji, man atnāca tas, kad es tāds īpaši nekāds dziedātājs neesmu, bet vienīgais, kas ko es tā kā dziedu, un ko es šodien dzirdēju, es nezināju, ko nozīmē vārds aleluja. Un es vienīgais, ko es zinu, tas ir jā, aleluja, aleluja, Dievs ir svēts. Un tas man tā kā dabiski kaut kā. Un tagad es sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka tas ir, jā, nu, slavēšanas pats galvenais tāds un vienkāršākais vārds. Nu, no šodienas to uzzināju tikai. Paldies. Paldies, jā. Ja tas ir halleluja, tā ir Dieva slavēšana. Jā. Tieši tā, ka īstenībā cilvēks, kas, nu, teiksim tā, netic Dievam, kurš paļaujās tikai uz sevi, un es to izdarīju, es sasniegšu, es piepildu, es to varu, es panākšu. Nu, viņam prāts nenesās uz Dievu slavēšanu.
Viņš arī Dievam nepateicās. Nu, ja kaut kas tur ir noticis, mums visiem cilvēkiem, nav jau nevienam cilvēkam nekad pasaulē, ka viņam nekad nekas nav iznācis, nekad nekur nekas, tā sacīt, veicies, un arī galīgam, teiksim, ļaundarim. Viņam arī kaut kas sanāk, jā, un aizbēgt no policijas sanāca, jā, bet nu vienalga kaut kas tāds, bet nu tie cilvēki parasti nepateicās Dievam. Viņš saka, man izdevās, jā, laime ir manā puse, fortūne uzsmaidīja, vai tur vēl kaut kas tāds. Nu, ja saprot, ka tev vienkārši palaimējās cūcene, ja, nu vēl kaut kā tā, bet nu pārsvarā es panācu, es izdarīju, un cilvēks slavē sevi. Bet Dieva cilvēks, viņš saprot, ka neskatoties to, ka viņš arī ir, varbūt kaut kādā lietā tur pielicis pūles un strādājis, un beigās atnākusi raža, jo viņš sēja, viņš stādīja, viņš tur rūpējās par to, viņš lasīja kaitēkļus no saviem kartupeļiem un vēl kaut ko, bet beigās viņš saka, paldies tev, Dievs. Jo bez tevis tik un tā tas nebūtu izaudzis, un bez tevis tik un tā es nebūtu sasniedzis. Paldies tev, Dievs. Un tātad, nu, slavēšana ir tas, ka mēs tomēr atzīstam, ka Viņš ir pāri visam, pāri mums, un no Viņa atkarīgs tomēr tā mūsu uzvara arī, tā mūsu veiksme, nu, tie mūsu sasniegumi. Tik un tā ir viņa dāvāti. Jo bez viņa, nu, tu vari līst no ādas ārā, un tev nekas var neizdoties. Nu tā kā jā, ka slavēšana ir tomēr, ka mēs atzīstam viņu pārāku, viņu godājamāku un tādu pakļaušanos viņam, padevību, un paļaušanos uz viņu, jā, un sagaidīšanu no viņa. Tas ir ļoti. Un tā mūsu lūkšana, mūsu Tēvs debesīs, ja tēvreiz, viņa arī taču noslēdz ar slavēšanu. Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Tev pieder valstība, tas nozīmē, ka viss ir tavās rokās. Tu pārvaldi visu. Tev ir spēks, tad autoritāte, visa teikšana, tu esi visaugstākais, tev viss pieder, un tev ir vara pār visu to. Un tev arī pienākās viss gods. Visa pateicība, visa cieņa, visa pielūgsme, visa slavēšana, visa teikšana. Jā, un nezinu, kāpēc nebija 100. psalms. Tur ir to, ka mēs tavos vārtos, respektīvi runa ir par Jeruzālemi, par templi, mēs ieejam tavu ar slavēšanu un godināšanu. Un uz tā arī bieži varbūt tā slavēšana tā sākas, ka es ejot iekšā Dieva klātbūtnē ar pateicību, ar slavēšanu, ar godināšanu. Jā, man patīk, ka Kaspars teica, ka tas jau nevienmēr ir tādām sajūtām, ja, ka tu balsties, un reizēm to slavēšanu sāc, tev galīgi nemaz negribās. Arī, ja kaut kādā dievkalpojumā vai vēl kaut kur, tu tur atnāc, tāds, kāds tu atnāc, tāds vai šitāds, un tev nemaz negribās slavēt. Bet tu tur tā pavelcies, un tā, tava situācija, tavs stāvoklis garīgais mainās. Un tas nav tikai dievkalpojumā, arī mājās vai jebkur. Tu varbūt esi nekāds ar visādiem iespaidiem, sajūtām, tur varbūt fiziski nogurums, un tur vēl kaut kas tāds, ja pamodies, neesi pamodies, guli vēl, bet ja tu to atraisi, tad tas izmaina tevi.
Nu, tālūk, tā kā tas ir spēcīgs instruments visās jomās, visādās situācijās, attiecībās, kaut kādās tādās vai šādās grūtībās, spiedienos, arī ar veselību. Ir neskaitāmas liecības, pat dziesmas ir un cilvēki, kuri bija muzikāli un bija krietni slimi un tā pavisam slikti slimi, bet viņi izvēlējās slavēt un slavēt, un tas aizgāja. Un tas apspiedējs aizgāja. Tā kā tas ir ļoti spēcīgs. Un arī Bībelē ir minēts, ka tas ir instruments, kad Jošafatam pravietis deva šādu padomu, ka kaujā pirms karaspēka sūtīt slavētājus. Nu, slavētājs tur pārsvarā bija sievietes ar bungām, jaunavas un dziedātāji, un spēlētāji un koklētāji. Un maziņš karaspēks beigās. Jo tie ienaidnieki izsmēja tos izrēlēšus un teica, mēs jums dosim tik un tik zirgu, bet vai jūs tos jāpniekus varēsiet atrast? Ko te jūs tad domājat? Varat pastāvēt mūsu priekšā? Jūs smieklīgi. Nu, un tad, kad tas slavētāju pulciņš izgāja priekšā, tie naidnieks vienkārši pilnīgi apjuka, un tie dēmoni, kas aiz viņiem stāvēja, sāk cīnīties savā starpā. Un viņi viens otram uzbruka un apkāva viens otru, un pārējie tur aizlaidās. Un tas ir pilnīgs absolūts brīnums, un tas tā nevar notikt. Jau. Bet nu redz, ka slavēšana izmaina situāciju, izmaina tikai atmosfēru, bet apstākļus. Tā kā tas ir ļoti spēcīgs instruments. Nu, protams, arī lūkšana un tikai, jā, labi, pie šā mēs šodien apstāsimies. Un, ir kaut kas vēl piebilstams?